Man priekš tevis ir novēlējums jaunā gadā, un proti, lai nauda nekad vairs nekontrolē tavas izvēles. Es zinu, ka, lai šis novēlējums izpildītos pilnībā, ir vajadzīgas zināšanas, laiks, prakse, pacietība. Cilvēki grib būt bagāti, bet sevī nēsā pārliecības, kas neļauj naudai ienākt viņu dzīvēs. Piemēram, ja tu mēdz sacīt, laimei nav nepieciešama nauda, vai arī galvenais, ka cilvēks labs, visdrīzāk tavā kontā un maciņā ir tukšums, vai arī tu esi atkarīga no kāda ģimenē, kas tev dod naudu un nosaka, ko tu drīksti vai nedrīksti pirkt. Ja mēs ieskatāmies dziļāk, tad tieši nauda ir tā, kas nosaka tavu dzīves standartu. Un tas, kas mums traucē tam pietuvoties, ir šī negatīvā attieksme pret to. Bet paskatāmies dziļāk, nauda nosaka, ko tu ēd, kādas kvalitātes ēdienu tu vari atļauties, ko tu dzer, kur tu strādā, vai tu strādā vispār tur, kur tu gribi, un to, ko tu patiesībā vēlies, kurā skolā mācījies tu, vai kurā skolā mācās tavi bērni, kur tu dzīvo, vai tā ir tava sapņu vieta, kur tev būtu jādzīvo. Kādas kvalitātes hobijus tu piekop, un vai vispār, kādas drēbes tu valkā, kādus ceļojumus tu sev atļaujies. To visu nosaka nauda, un tu saki, ka nauda nav svarīga. Problēma ir nevis tajā, ka nauda ir slikta vai laba, bet tajā, ka nabagiem un vidusšķirai netiek iemācīti finanšu spēles noteikumi. Un tas tiek darīts apzināti. Tas ir apmēram tā, sētnieki paliec pie savas slotes, nelien tur, kur tev nevajag, jo citādāk kas mums slaucīs ielas. Ja cilvēki masveidā iemācītos darboties ar naudu, šī sistēma būtu spiesta mainīties, jo katrs darītu to, uz ko ir aicināta viņa dvēsele. Kamēr mēs nezinām finansu spēles noteikumus, mēs esam uzaicināti spēlēt spēli, bet nezinām šos noteikumus. Akciju tirgi tiek pasniegti kā augsta riska tirgi, lai arī kapitālisma ekonomikā, kas ir ekonomikas pamats, valstis veido fondus, lai nodrošinātu savus līdzekļus pret inflāciju, cilvēkus no vienas puses sabiedē, no otras puses apmāna. Medijos padaloties tikai ar to informāciju, kas tev it kā īsā brīdī varētu iedot daudz naudas, tādu kā loteriju. Tie, kuriem nav zināšanas, iemet naudu akciju tirgos un skatās tikai vienā virzienā. Kad tad tas kurs uzkāps augšā un kad tad es palikšu miljonārs? Nekad. Tāpēc, ka tad, kad tas kurs uzkāps augšā, to arī nezinās, ko ar to naudu darīt. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir korektas zināšanas un atbildības uzņemšanās par savām finansēm, jo šobrīd sanāk tā, ka mēs pat paši nepārvaldam savu naudu. Mūsu vietā to dara bankas. Apmēram tā, tu esi pārāk dumšs, lai parūpētos par savu naudu. Šis ir pēdējais laiks uzņemties atbildību par savu naudu, arī par savu veselību, jo viens bez otra nav iespējams. Un mans kanāls ir iedrošinājums tev. Pirmām kārtām, lai noņemtu negatīvismu pret akciju tirgiem, un otrām kārtām parādīt, ka ar maziem līdzekļiem regulāri un gudri ieguldot, mēs varam uzaudzēt smuku kapitālu un pat stāties pretī inflācijai. Es aicinu tevi iemācīties spēles noteikumus un iemācīties pavairot savu naudu, nemainot savu dzīves laiku un enerģiju pret naudu. Tas ir princips, kas mums tiek iemācīts no bērnu kājas, vidusšķirai. Kaut gan labklājīgā sabiedrības daļa taisa naudu ar akciju tirgiem. Es tev jaunā gadā novēlu, lai naudas jautājums nekad nenoteiktu tava dzīvesveida izvēles. Tu saki, jauki novēlēt, bet ko man darīt tālāk?
Meklē šajā kanālā manus piedāvājumus, kā iemācīties spēles noteikumus un dzīvot savu elpu aizraujošo dzīvi. Bagātīgu jauno gadu!